Eureko, Andrejs, ejam pajautāt pāris jautājumus. Klausies, Andrej, cik ilgu laiku tu parasti pavadi no rītiem, vedot savu bērnu uz skolu? Katru dienu 1 stundu no rīta un 1 stundu pēc pusdienās terēju vadot bērnus uz skolu. Tas ir aptuveni 10 stundas nedēļā, ja mēs tā parēķinām, vai ne? Jā, 10 stundas nedēļā un iedomājies 15 gadi atpakaļ. Es izbūvēju sev māju ārpus Rīgas pie Rīgas rajona. Nu, ja mēs tā parēķinām, tad 15 gadi, jā, parēķinot, atrēķinot visas brīvdienas un pārējais, tas ir kaut kur 27,000 stundas pēdējo 15 gadu laikā, to es pavadīju sēžot korķos, vedot savu bērnu uz viņas mācību iestādi, cik es saprotu, ja? Tieši tā, Rudolfs, un tieši tāpēc, sākot no šo rudeni, mana meita, kas ies uz 4. klasi, tagad ies ar kājām uz skolu caur šo parku. Plakām piekrasta rezidencē, vai ne? Šeit skaistiem projektam, kas ir aizmugurē mums. Jā. Un pluss ir tāds, ka šeit apkārt arī ir diezgan daudz augstskolas, tā kā tad, kad tava meita pabeigs skolu, viņa varēs arī iet tipināt ar kājām uz augstskolu šeit patās. Jā, tieši tā, Rudolfs, viņa būs liela izvēle, vai izvēlēties vienu no 3 augstskolām, kuras ir sev blakus, vai ar tramvaju aizbraukt uz Rīgas centru, uz jebkuru citu augstskolu. Tāpēc, kad šeit sabiedriskā infrastruktūra arī ir laba, atšķirībā no citiem projektiem.